Radošs darbs, manējais ir, es esmu ne tikai dejotāja, bet arī koreogrāfe, tā kā es arī radu jaunas dējas un strādāt radoši un just, ka kaut ko cilvēkiem dod ar savu darbu. Justies derīgam, tas ir ļoti svarīgi, lai justos labi. Ja man nav manas izrādes, ja es nemācu, piemēram, tagad izrāde man būs 18. jūnijā, 7. Aves Sola koncerta zālē, kur es svinēšu savu 65 gadus jubileju skatuves, un pašai man ir 85 gadi. Jā. Nu, un ja es dejoju, tad es jūtos, ka es kaut ko dodu arī cilvēkiem, un arī pati jūtos labi, jo dejojot, es domāju, ka vispār katram cilvēkam vajadzētu dejot, nodarboties ar deju. Jo, redziet, tas nav tā kā sports, sportā arī kustās, bet dejā piedalās vēl vairāk viss cilvēks, viss viņa garīgā būtne, viņa domas, viņa emocijas, jūtas domas, viņa dvēseli, viss garīgā pasaule piedalās dejā un izsaka to caur savu instrumentu, kurš ir mūsu ķermenis. Tā kā es vienmēr saku, mans ķermenis ir man čels un es esmu čelliste. Tā. Tas jau saiet rokās, vai ne? Roku rokās iet. Jā. Nu, es domāju, ka viņiem vajadzētu sākt ar jogu, piemēram, jo ir tāda ļoti gudra lieta, tāda saules pielūkšana, ar kuru varētu sākt un vajadzētu sākt dienu, jo tā ir ļoti tāda īsa kustību virkne, bet ļoti gudri salikta. Un tā nokārto elpošanu, pareizu elpošanu, dziļu elpošanu un šīs dažādās pozas, situācijas ķermenim ir tādas, kas ir ļoti veselīgs un noder ķermenim. Pārsakot, viņu audzina, ja, un viņu vingrina. Un to sauc par Surya Namaskar, sanskrita valodā, ja, un ar to te vajadzētu sākt dienu. Bez tam es arī mācu tai chi, kas ir atkal ķīniešu sistēma, un tā arī ir ļoti laba visiem. Ķīnā to katru rītu kaut kur ārā laukumā, svaigā gaisā, ar to nodarbojas visas audzes, veci un jauni, un tas arī regulē elpošanu, regulē sirdsdarbību, nomierina nervus, tas ir tā kā meditācija kustībā. Tā arī vajadzētu uzskatīt deju, kas ir labi nozīmīgu deju, ne jau tikai izklaidi. Man vispār deja nav tikai izklaide kā tāda, man deja ir sakrāla, jo dejas māksla ir visvecākā māksla cilvēcei, un līdz ar to deja ir pašas dzīvības simbols. Jo mēs visi zinām kustību, viņa kustību māksla, bet mēs visi jau kustību zinām kopš esam un rodamies mātes ķermenī. Mēs jau kustamies. Un tad nākošais, kad piedzimstam, ir pirmais bļāviens, tātad vokālās mūzikas sākums. Ja? Tā kā tas ir otrais, kas tūlīt arī izvēršās un to mums kā otrā māksla, vokālā māksla. Un tāpēc vecās kultūrās vienmēr bija deja, sakrālā deja, un kas gāja kopā roku rokā ar vokālo mūziku, tātad ar dziedājumu. Ja? Tāpēc saku, man tā deja nav izklaide, tā ir sakrāla. Un es arī sakrālu deju esmu ievadījusi Dievas kontinentos, baznīcas dievkalpojumos. Arī Rīgā, tagad katru gadu dejoju Anglikānu baznīcā, šogad dejoju tieši vasaras svētkos. Un arī pagājuši gadu. Un daudzās citās es biju pirmā Anglijā, kas to darīja, St. Martin's in the Fields, ir viena baznīca, kur ļoti bieži arī
ierakst muziku, un tad katedrālē, Koventrijas katedrālē, un Sadak katedrālē. Austrālijā es biju arī pirmā 60. gados, jau kopš 60. gadiem es dejoju sakrālās dejas baznīcās kā dievkalpojumu sastāvdaļu. Tā ir man pieeja dejai. Es dejoju Bahu, sakrālo muziku, bet indiešu dejas arī ir reliģiska deja, jo ar indiešu deju parāda runā faktiski tā kā kristietībā līdzībās, lai cilvēks saprastu savas dvēseles saskari ar Dievu. Un tātad indiešu klasiskā deja ir reliģiskā. Bet, zināms, viņiem arī ir tautas dejas, kā mums arī, vai ne? Bet es runāju tagad par klasisko un par sakrālo deju, par sakrālo elementu nopietnā, dziļā dejā, nozīmīgā dejā. Ne jau kaut kādā tingelīgā. Ir jau tagad, diemžēl, notiek tik daudz dejas vārdā, ka tikai gorās kaut kā, vai ne, un domā, ka tā ir deja, tas vēl nav deja. Tā ir gorīšanās. Bet, arī labāk gorīties kā nekā, ka tikai sēdēties. Var arī labāk uzstāt, jā. Kā lūdzu? Ko jūs te... Ko? Es tagad nedzirdu. Ko jūs sakat? Pietiks, jā. Vai jums kāda bilde ir, jā? Aha, labi. Bet ziniet ko, tad es jau nekad šīs lietas neredzu, vai jūs varētu man paturēt kādu no šiem žurnāliem, jeb kādus 3, teiksim. Atliekat man 3. Jā. Ja? Un tad jūs to atnesīsiet uz kurien, kur jūs dotu stundas, ja? Labi. Vai jūs uz kurien arī atnāktu, kur es dotu stundas, trešdienās? Aha. Labi. Kad tad iznāks? Aha, jā, labi. Bet katrā ziņā tad man arī to parādat, ko jūs uzrakstat, ja? Labi, jā, viss labi, atā.